vēlos padalīties ar savu pieredzi, pagaidām vēl nelielo, ar Riga Brain smadzeņu treniņa seansiem. Mani sauc Ingrīda, esmu grafiskais dizaineris un arī vadu biedrību sievietēm 50+. Par Riga Brain es jau zināju vairākus gadus iepriekš, lasīju, sekoju līdzi, bloga rakstus lasīju, un nevarēju līdz šim sadūšoties, beidzot pieteikties, bet šobrīd esmu izgājusi 2 seansus un noteikti turpināšu. Kādēļ es to izlēmu? Jo šajā vecumā ir aktuāls tādas lietas, kā mazliet pasliktinās atmiņa. Vismaz man konkrēti tas tiešām ir, to es esmu ievērojusi, un tas bija viens no iemesliem. Otrs ir tāda, varbūt tas ir tikai man, bet es esmu diezgan tādā izklaidīga un grūtības koncentrēties, fokusēties uz konkrētiem darbiem. Un bieži vien tās smadzenes ir tādas izplūdušas un grūti koncentrēties. Nedaudz arī galvas sāpes nomoka, bet tas nav galvenais iemesls. Galvenais iemesls ir tas, ka es gribētu vēl ilgi pēc 50, pēc 60, pēc 70 saglabāt skaidru galvu, spēju domāt sakarīgi, lai šīs domas ir koncentrētākas un lai spēju, kā vēl ilgi strādāt savā profesijā. Pēc pirmā seansa, kas man tāds palicis prātā paša seansa laikā, bija tāda pēkšņi tāda labsajūta un laimes sajūta. Kad es sāku pēkšņi, man ienāca prātā novērtēt, cik daudz man ir, cik laimīga es esmu, cik daudz man ir dots. Kaut gan es tajās dienās nebiju par to īpaši tā aizdomājusies, bet tāda tiešām vienkārši tāda laimes sajūta. Un, tad es to piefiksēju un atkal tā kā domas aizplūda kaut kur citur. Pēc seansa piefiksēju, ka man ir uzlabojusies garšas sajūta, vismaz es tā pieķēru sevi pie sajūtas, ka man ļoti izteikti garšo tās vienkāršās lietas, ko es tur tajā dienā biju pagatavojusi. Tāda izteikta garšas sajūta, patīkam, protams. Un pēc otrā seansa, gan pēc pirmā, gan pēc otrā, bija labāka fokusēšanās. Tik tiešām es varēju tā koncentrētāk saplānot savus darbus, un tad pieķerties un darīt visu pēc kārtas. Un bija mazāk tāda izklaidība galvā. Es esmu pārliecināta, ka šie seansi vislabāk darbojas, ja ir tiešām regulāri, ja ir ilgtermiņā iziet šis, es nezinu, cik skaitās tas kurs, bet vismaz, teiksim, regulāri tas ir, noteikti turpināšu šos seansus. Un, jā, līdz šim, ja viņi man jau pēc šīm 2 reizēm ir palīdzējuši labāk justies, labāk darboties savā profesijā pie datora, kur ir vajadzīgs arī koncentrēties, es domāju, ka pēc vairākiem seansiem, pēc ilgāka laika posma, tas rezultāts varētu būt vēl labāks. Un ko es ieteiktu noteikti ikvienam cilvēkam ir noderīgi. Es zinu, ka arī bērni iziet šos smadzeņu treniņus, bet tas, ko es vēlos ieteikt savas paudzes sievietēm, tiešām to. Jo gribam mēs to atzīt vai ne, bet jaunāks nepaliekam, un veselības izmaiņas, teiksim tā, ietekmē arī smadzenes un galvas domāšanas procesus. Tā kā es noteikti ieteiktu. Es esmu pārliecināta, ka visas mēs gribam saglabāt skaidru galvu, domāšanas spējas un visu to labo, ko dod šie smadzeņu treniņi.